Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4 un medicīnas sabiedrība ARS. Liekais svars un pārmērīga aptaukošanās ir viena no galvenajām mūsdienu sabiedrības veselības problēmām. Tauku uzkrāšanās nopietni kaitē veselībai, un tā ir vairāk nekā tikai kosmētiska problēma. Tā ir hroniska slimība. Kā ar to cīnīties, atklāsim raidījumu gaitā. Mūsu šīs dienas studijas eksperti – ārsts medicīnas doktors Zigurds Zariņš, medicīnas sabiedrības ARS dietologs, sniedzis lielu ieguldījumu uzturzinātnes attīstībā Latvijā, ir vairāku populāru zinātnisku grāmatu un vairāku zinātnisko rakstu autors. Daktere medicīnas doktore Kristīna Ducena, medicīnas sabiedrības ARS endokrinologs, Latvijas endokrinologu asociācijas biedre. Mūsdienu pasaulē 60 līdz 70% cilvēku cieši no liekā svara, un trešā daļa no tiem jau ar aptaukošanos. Kas tad ir liekais svars un aptaukošanās? Liekais svars ir, ja cilvēks sver vairāk nekā vajadzētu, bet ir jāatšķir. Vai viņš ir liels muskuļus uzaudzējis, vai viņš ir ceļa remonta strādnieks ar muskuļiem, vai viņš ir dīks dators, speciālists, kam ir tauki. Tā kā ar ķermeņa svaru īsti precīzi mēs pateikt to nevaram. Kā saprast, vai tu atbilsti normai, vai tu neatbilsti normai? Kad ir jāsāk uztraukties? Tad, kad vairs nevar bikses aizpogot, vai kad neredz savus kāju pirkstus stāvot? Rēķins būtu tāds, pēc tā devētā Broka formulas. Tas ir augums centimetros, mīnus 100, un tad pārpalikums plus mīnus 5 iznāk tas, kāds svars būtu vajadzīgs. Liekais svars ir risks un pamats daudzām un nopietnām saslimšanām. Par to jau man ir apnicis runāt. Tā ir ābečnieku patiesība, kad ļoti daudzas slimības rodās no liekā svara. Tas būtu priekšlaicīga ateroskleroze, arī sirds infarkts, smadzeņu insultu. Tas būtu augsts asinsspiediens, tas būtu otrā tipa vecu cilvēku cukurslimība, tie būtu žultsakmeņi, tie būtu dažas lokalizācijas audzēji, tās būtu varikozes vēzis, un tā vēl varētu kādu brīdi turpināt. Bet tas ir tik daudz runāts, ka es brīnos, ka tāds kāds nezinu, ka tas ir kaitīgs veselībai, tas liekais svars. Kā jau doktors minēja, liekais svars un aptaukošanās ir nozīmīgs riska faktors vairākām veselības problēmām, un kā viena no izplatītākajām ir sirds asinsvadu slimības, ko apliecina arī doktore Prudņikova. Liekais svars un aptaukošana, tas ir faktiski viens no nozīmīgiem riska faktoriem koronāras sirds slimībai, attīstībai, infarktiem, insultiem, aritmiju un cukurdiabētu. Ja? Mūsdiena, lai aprēķinātu to lieku svaru, mēs izmantojam formulu, kurai ir nosaukums ķermeņa masa indeks. Ja? Un viņu var katrs sev aprēķināt. Ja indeks pārsniedz 24,9, tas jau ir liecina par lieku svaru. Ja savukārt tas ir indeks pārsniedz 30, tas jau ir aptaukošana. Pēdējā laikā mēs pievēršam uzmanību ne tikai tādam liekam svaram kā tādam, ja, bet kā tie tauki sadalās pa ķermeņa daļām. Un tur ir liela nozīme ir tā saucamiem abdomināliem taukiem. Lai aprēķinātu to abdominālu tauku procentu, mēs mēram vidukļa apkartmēru. Un vidukļa apkartmērs sievietam nepārsniedz 88 cm un vīriešiem 102 cm. Un tas ir svarīgi, tāpēc, ka atkal abdomināli tauki, viņi arī dalas uz divām pusēm. Tas ir zemādas tauki un tie saucami viscerāli tauki. Un, diemžēl tie viscerāli tauki, tas ir tauku šūnas, viņam ir lielāka aktivitāte, tāpēc, ka viņi pa taisnu piesaistās ar aknu šūnam, un tur ir vēl lielākais risks cukurdiabēta un metabola sindroma attīstībai. Metabolais sindroms tā tiešām ir globāla problēma. Pēc literatūras datiem, Amerikā aptuveni 40% cilvēku ir metabolais sindroms, un Eiropā tas ir aptuveni katrs 4. eiropietis. Metabolā sindroma pamatā ir tieši šī abdomināla adipozitāte, jeb ābola tipi, jeb tauku nogulsnēšanās tieši uz vēdera. Ja? Faktiski tā arī tiešām tieši saistīta ar paaugstinātu 2. tipa cukurdiabētu un miokarda infarkta risku.
Un jāatcerās, ka metabolais sindroms, viņš saistīts ir arī ar daudzām citām slimībām, kā piemēram ar policistisku kolnīcu sindromu sievietēm, hipogonādismu vīriešiem, arī to pašu obstruktīvo miega apnoju, podagri, kas arī ir, teiksim, tāda metabolo noviržu kopums. Un faktiski metabolā sindroma pamatā ņemot vērā, ka ir adipozitāte, arī ir ārstēšana tieši mērķēta uz adipozitātes samazināšanu. Un tā galvenā lieta ir, ka ne cukurs, ne asinsspiediens, ne arī holesterīns, kā mēs sakam pacientiem, viņi nesāp kā zobi vai vēders, bet viņi bojā asinsvadus. Un tāpēc metabolā sindroma un otrā tipa diabēta pacienti mirst no miokarda infarkta, ja? Jo veidojas asinsvadu trombozes, asinsvadu siena tiek bojāti, ja? Un nereti pirmā, teiksim, paaugstinātā arteriāla asinsspiediena vai cukura izpausme ir miokarda infarkts, bet tad jau asinsvads ir bojāts. Tātad, kāds būtu tas pirmais rīcības plāns, liekas, svara gadījumā, vai būtu jāsāk ar uzturu speciālistu? Jā, ja viņam nekādas citādas novirzes nav. Ja nav paaugstināts asinsspiediens vai tā cukura daudzums asinīs izmainīs, tad tiešām vajadzētu pie dietologa doties, lai tādu pamācību kompleksu varētu zināt, jo ejot tālāk runājot, patreiz ir valda uzskats, ka ar diētu mēs varam samazināt svaru, bet noturēt mēs nevaram. Tur vajadzīgs ir 3, lai noturētu samazināto svaru. Diēta, izmainīt sadzīviskos ieradumus un fiziskās aktivitātes. Ja viss tas ir iespējams, tad ir vērts censties. Ja nē, tā kā mēs dietologi sakam, ja nav laika fiziskām aktivitātēm, ja ir ieradumi un ģimene un ēdelīgi pusauģi mājās, tad labāk gādājiet, kundze, lai svars nepaliktu vēl lielāks un necensties svaru samazināt. Jo svara svārstības par kādiem 8-10 kilogramiem gada laikā atkārtots veicina žultsakmeņa rašanos un varbūt arī vēl citas slimības, par ko tad diskutē, piemēram, to pašu infarktu. Lieta jau ir tāda, ka es kādreiz biju ļoti, ļoti pieva, ja, bet sakarā ar to bērnu, kam bija bērns piedzima, ja, man pēkšņi izmainījās, jāsaka, viela maiņa, un es paliku tāda smuka rasna, ja, tāda tumīga, ja, un es nekādā veidā nevaru dabūt to savus liekos taukus nost. Tad kāds būtu jūsu ieteikums kundzei, kurai pēc bērna piedzimšanas pienāca klāt šis liekais svars un gadiem nevar atbrīvoties no viņa? Jūsu rekomendācija, ar ko vajadzētu sākt? Tomēr ēst mazāk. Ja nevar ēst mazāk, tad tur diez vai iznāks. Tad vajag ļoti intensīvi fiziskās aktivitātes, tas jau iet uz rezultātu sporta aktivitātēm, to tak neviens nedarīs. Tomēr mazāk un jāpjēdz, kas ir obaltumi produkti bez taukiem, jāģēdz, kas ir treknis un jājēdz, kas ir salds. Uzmanība ir jāpievērš ne tikai palielinātam ķermeņa svaram, bet arī tauku audu sadalījumam ķermenī, kas ir tauku daudzumu. To doktors nosaka ar speciālu mērierīci. Mērīts tiek ar speciālu kaliperi, kura spēks ir 10 gramu uz kvadrātmilimetra. Stingri noteiktās vietās. Te ir plece, lai roka karājās. Te ir aukonis, vidū, vertikālu kroku. Pierakstiet lūdzu 22. Nākošais lāpstiņš šite. Lāpstiņas apakšējais stūris ir šite, to es sataustu, katrs var sataustīt, gandrīz vai katrs, bet kundzei var. 25. Atslēgas kaula, viena daļa kauls ir šite, otrs šite, ticiet man, vidū. Vidus ir šite, vertikāli zemē, kur tā līnija, atslēgas kaula vidus līnija, krustojās ar ribu. Velkiet augšā, stingri stāviet, ka es jūs nav gals meklēju to ribu. Ir tik daudz sauku? 35. Un nabi šite, atkal vertikāla kroka, 35. Labi, paldies. Viss? Saskaitiet summu. Viss kopā 117. Jā, apaļojam vai uz 0 vai 5. 117, 115. Jā. Vai dies, jums ir 33,7% tauki no visa svara. Sievietēm normas augšējais robežs ir 25%. 25%, ja sieviete no ceturtā daļa no sievietes no taukiem, laba. No 25 līdz 33% ir pamīkstu, liekies svars. 33% aptaukojušos. Kundze, domājiet un turpināt kustēties. Diemžēl aptaukojusies.